Sveicināti atkal! Ar jums kopā Inga un Petersone. Un šobrīd, kā runājām, es ceru, ka tas ir sekojoši tam video, kur es parādīju programmu, kādā veidā es izanalizēju savu ēdienkarti. Mēs esam nonākuši blogā, kuru es esmu veltījusi tikai par un ap veselīgu dzīvesveidu. Un apskatīsimies sadaļā produktu uzturvērtība, kā izskatās mana dienas uzņemtā ēdiena uztura vērtība. Redzat, no rīta es pagatavoju auzu pārslu putru, kurā es esmu parādījusi arī to, kādā veidā es viņu gatavoju, un redzat, šeit parādās gan kalorijas, gan arī tas, cik daudz es esmu uzņēmusi olbaltumvielas, cik daudz ogļhidrātu, cik šķiedrvielu. Un redzat, ko vēl programma man parāda? Es šeit esmu skaidrojusi par to, kādā veidā tad izskatās tieši tikai tas daudzums auzu pārslu putrai, un iepriekš es jau jums teicu, ka programma arī parāda to, kā nosedzās, piemēram, aminoskābes. Redzat, un šeit parādās, ja, tad, ja mums programma rāda, kad ir zaļš, tas nozīmē, ka mums ir dienas norma jau nosegusies, bet visās pārējās sadaļās, kur mēs, piemēram, redzam procentuāli, ja, tur visur mums vēl kaut kas būs jāliek klāt. Es šobrīd parādu tikai vienam produktam, bet teikšu atklāti, nav nemaz tik viegli šo ēdienkarti sabalansēt, lai patiešām mums visur būtu zaļš. Ja mums kādā vietā, piemēram, kā kalcijs šeit ir tikai 4%, ja sastādot dienas normu, mums viņš paliks varbūt kādi 30–40%, un vēl rēķinamies, ka viss tomēr varbūt mums arī neuzsūcās, kas tā arī ir. Tas nozīmē, ka mums organisms jau cieš. Un tāpat redzat arī ar vitamīniem. Tas viss parādās auzu pārslu putras pagatavošanas rezultātā. Pie kam putra nav vārīta, tas arī ir no svara. Ja putra būs vārīta, tad viņas rādītāji programma parādīs pavisam citu. Šie te rādītāji kritīsies vēl zemāk. Nu, redzat, šeit, piemēram, tomēr izlec jau ārā transtauksskābes arī, jā, parādās, ka tur jāpaskatās, kas mums notiek ar viņām. Lūk, šādā te veidā izskatās tā visa mana kopējā programma. Protams, ejot zemāk, jūs varat paskatīties, es izanalizēju arī pusdienas klāt liekot, bet vairāk es dziļāk patreiz un redzat šeit jau, piemēram, jau pie sadaļas proteīni, cik skaisti viss nosedzās, tikai 2 aminoskābes vēl nedaudz ir jāpiestrādā. Lūk, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgi un vienkārši, ko mēs varam darīt paši, bet pastāstīšu šīs programmas mērķi un ko es daru tajā gadījumā, ja man nav laika sēdēt pie katliem, vārīt, griezt un šmorēt un sev līdzi ņemt. Tad, lūk, es izmantoju šo te programmu un tūlīt arī pastāstīšu, kāpēc. Šajā programmā mums ir daudz dažādi gan zupas, gan kokteļi, un es izmantoju, visiecienītākais man ir kokteilis, kurš ir līdzīgs muslim, bet šajā video pabeidzot, es tomēr gribu vēl arī likt uzsvaru par to, kāpēc, kas mums ir tik svarīgs visā tajā mūsu ēdienkartē. Pirmkārt, ja iet runa ne tikai par kokteļiem, bet vispār, visam ir jābūt garšīgam un veselīgam, bet lietojot arī šos kokteļus, šiem kokteļiem piemīt atveseļojošo efekts. Pirmais, ko viņi iedod man, tas ir paaugstina enerģētiku un izturību, un tas ir ērti un viegli. Otrakārt, kāpēc es to daru, jo tomēr gadiem ejot mums ir ļoti jāskatās, lai mūsu muskuļi saglabātos un nepārvērstos par taukiem. Šie kokteļi palīdz man saglabāt muskuļu elastīgumu un atjauno muskuļu masu. Kokteļi arī, protams, kontrolē cukuru līmeni asinīs, jo iekļaujot dažādas ēdienkartes, tas ir skaidri redzams tajā programmā, ja? Un, protams, ka viņi arī koriģē vitamīnu un minerālu vielu līdzsvaru organismā, jo viņos ir iekļauta, piemēram, daži vitamīni un minerāli ir 100%, daži, teiksim, ir kaut kādi 50% no dienas devas. Ko vēl? Šis kokteilis man, kāpēc es viņu lietoju, jo man ir motivācija. Viņš palīdz saglabāt man gan figūru, gan arī vieglu gaitu. Un tagad es pastāstīšu vairāk, kāpēc, jo redzat, mums pats svarīgākais ir
programmā arī skatīties, nosekt olbaltumvielas, pie kam kvalitatīvas olbaltumvielas. Un šajos kokteļos izolāts un sūkalu olbaltumvielu koncentrāts ir ļoti vērtīgs pārtikas produkts, jo viņš satur 85% tīra proteīna. Un pēc savas kvalitātes tieši sūkalu olbaltumvielas pārsniedz visas pārējās augu un dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, jo tās satura organismam nepieciešamās aminoskābes, par ko es jums rādīju, ko programma arī parāda. Šīs aminoskābes faktiski arī ir diezgan sarežģīti salasīt no tādas ikdienas ēdienkartes, ko cilvēki ir pieraduši lietot. Un pie kam aminoskābes lielā daudzumā tieši šis te sūkalu olbaltumviela satur, ja? Un tās, kas pēc savas struktūras ir līdzīgas tām aminoskābēm, no kā sastāv mūsu muskuļaudi. Un sūkalu olbaltumviela tiek ļoti ātri un gandrīz 100% sagramota. Tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, ēdot gaļu vai ēdot citus produktus, kas satur olbaltumvielas, vēl mums tas organisms gremo vairākas stundas. Un salīdzinot ar vienu veselu olbaltumvielu, kuras sagramošanai tiek patērēts daudz pūļu, šeit tas notiek ātri. Un tas labi baro tieši muskuļaudus, kuri savukārt tos tērē. Kā arī mums taču vajag enerģiju, un šis kokteilis ir ļoti labs enerģijas avots tieši slodzes laikā, ja mums ir aktīvi jāstrādā vai varbūt arī jāsporto. Turklāt olbaltumviela ir lielisks uzturu pamats jaunu muskuļu masas sintēzei, un tā palīdz uzturēt muskuļu elastīgumu un veicina to ātrāku atjaunošanos pēc intensīvām nodarbībām. Kā piemēram, es jau minēju, kad patreiz man ir prakse fitnes centrā, kur ir ļoti svarīgi arī tad savienot uzturu kopā ar savu veselību. Par aminoskābēm programmā jau es viņas pieminēju. Piemēram, lecīns, izolecīns, glutamīns, arginīns. Tie ir galvenie celtniecības materiāli visām organisma šūnu struktūrām. Un tam ir galvenā loma olbaltumvielu maiņā un arī enerģijas piegādē muskuļiem. Tāpēc, ja mēs viņus nenodrošinām, tad, lūk, veidojās mums muskuļu vietā tauki. Aminoskābes aktivizē insulīna vielmaiņu un uzlabojas gremošanas fermentu un arī vispār organisma darbība. Un tas veicina muskuļu šūnu enerģētiskā potenciāla atjaunošanu. Un tas pārstrādā mūsu vielmaiņas produktus, kas mums ir uzkrājušies, tie ir mūsu tauciņi. Viņi pārstrādā to muskuļaudos un novērš muskuļu, teiksim, kaut kādas problēmas, kas var rasties sporta laikā. Un arī atvieglo muskuļu stīvumu, ja tāds kādreiz rodās. Savukārt, kāpēc svarīgi ir arī vitamīnu un minerālu šī sabalansētība un lai viņi mums nodrošinātos? Vitamīnu un minerālu vielu komplekss baro organismu visā mūsu vielmaiņas procesā. Un, piemēram, C vitamīns, tas pasargā asinsvadus no holesterīna oksidēto veidu un šiem te nogulsnējumiem un palīdz veidot glikogēno rezervi aknās un palielina to antitoksisko funkciju un novērš taukaino šo te, kā sauc par taukainajām aknām. Ja? Savukārt B un P grupas vitamīni iesaistās visos vielmaiņas veidos, optimizē visus mūsu procesus, gan arī enerģijas veidošanā, gan uztur holesterīnu optimālā līmenī un palīdz arī gremošanā. Ko vēl es varu teikt par to, kāpēc es patiešām esmu šo te kokteili novērtējis kā ātro palīgu manā uzturā? Minerālu vielu komplekss, ko šeit sastāvā arī ir hroms un cinks, varš un citi makro un mikroelementi, viņi palīdz tieši pātrināt manu vielmaiņu. Un tas savukārt man palīdz dedzināt liekās kalorijas. Es domāju, ātri, labi un vienkārši. Tāpēc izskati arī šo blogu. Ja patiešām tu gribi kaut ko no šīs programmas izvēlēties, tad sazinies ar mani, un, ja nē, tu vari iesaistīties arī citādākā veidā manā šajā programmā un saņemt kaut vai uzturu programmu pavelti bonusā. Uz tikšanos! Ar tevi kopā bija Ingūna Petersone. Raksti man vai sazinies ar mani Skype'ā. Tad mēs noskaidrosim konkrēti tevi interesējošos jautājumus.